Ah, oui. Baibar nevar būt viņai kaut kas ar datoru ir sagājis dēlī, tas pareizi, jā. Viņa teica, ka viņai dators ir iesalsts vai es īsti nezinu. It's kaputt. Ja. Kaput, jā? Ja. Un kaput ir It tas, never nogriezt, never iegriezt. It's gone crazy. viņai jāpērk jauns. Jā, I can't see that Jā, ka happening. visam lietām ir tikai zināms. I know, certain. I know, tas, ko tu mēģi mums viņai to sāki, iesāstīt. nekas nepaliek forever. Nekas nav mūžīgs, Jā. tā ne tehnoloģija, ja tā ne šīs dienās. Tā. Ok, iesāksim ar lūkšanu. Debes Tēvs, paldies par nakts mieru, par jaunu dienu, ko tu atkal esi dāvājis. Par tavu žēlastību, ko mēs piedzīvojam ik brīdi. Par tavu klātbūtni. Ka nav neviens mirklis, ka mēs būtu bez tevis. Ka nav nekas, kas mums notiek bez tavas ziņas. Ka viss ir pilnīgi no tevis, caur tevi, uz tevi. Un tā, kungs, jau pienākās viss gods un slava. Par katru iespēju, kas mums ir dota ieskatīties tavā vārdā, mēs sakam paldies. Un mēs izlūdzamies, kungs, tavu svētību pār mūsu pārdomām un pārunām šodien. Lai tās nes svētību ne tikai mums, bet citiem arī, kas klausās vēlāk. Tevis Tēvs, pateicamies par visu, ko tu mums dod, par tavu vārdu, par tavu garu, kas mūs apgaismo, un par tavu lielo, lielo mīlestību. Un ka mēs varam līdz ar Dāvidu sacīt, tas kungs ir mans gans, man netrūks neniek. Un tā tiešām tas ir. Un tā mēs sakam tev paldies un izlūdzamies tavu svētību Jēzus vārdā. Āmen. Labi, es domāju, ka droši vien pēdējo reizi, bet mēs 119. Psalmā 121. pantā vēl esam. Mēs ceru, ka nobeigsim šo pantu šodien, bet palasīsim bišķiņ tālāk līdz 132. lai labāk plūst. Kamēr nav liela trokšņa, un ja tu vari laumt, tad lūdzu mums palasi. 121, ja? Jā, no 121 līdz 132 ieskaitot. Paldies. Okay. Iestājies par savu kalpu, viņam par labu, ka lepnie pārgādi nenodara man pāri un mani nenomāc. Manas acis ilgojas pēc tavas palīdzības un pēc tavas taisnības piepildījumu. Parādi žēlastību savam kalpam un māci man tavus likumus. Es esmu tavs kalps, dod man gudrību, ka es saprotu tavas liecības. Ir jau laiks, ka tas kungs dara savu, jo viņi ir pārkāpuši tavus baušļus. Tādēļ es mīlu tavus baušļus vairāk nekā zeltu, pat vairāk nekā šķīstu zeltu. Tādēļ es turu tavas pavēles par taisnām, es ienīstu ikvienu viltus ceļu. Tavas liecības ir brīnišķīgas, tādēļ mana dvēsele turas pie tām. Kad kļūst izprotami tavi vārdi, tie apgaismo un dara vientiesīgo gudru. Es atdaru savu muti ilgās, jo es slāpstu pēc taviem paukšķiem. Piegriezies man un esi man žēlīgs, kā tu dari tiem, kas mīl tavu vārdu. Paldies! Labi, apakaļ 121. pantā es turos ar vienu pie patiesības un taisnības, nenodod mani apspiedēji rokās. Mēs esam pēdējās 2 nedēļas runājuši par taisnību, un kad mēs redzējām no vecās derības, mēs esam gājuši cauri, mēs redzam no Jēzus, ka mūsu taisnība ir kā sārņains tērps, ja, tā, un ka tikai caur Kristu mēs tiekam taisnot viņa asinīs, mēs tiekam taisnot ticībā. Taisnība nozīmē, ka mēs Dieva acīs esam bez grēka, mēs esam taisni un šķīsti, jo mums ir dota Kristus taisnība. Mēs esam ietērpti viņa taisnībā, un mēs esam apskatījuši daudz un dažādas vietas, un mēs vēl turpināsim. Mēs pēdējoreiz nobeidzam 2. korintiešu vēstulē. Šodien mēs turpinām līdz beigām. Es ceru, līdz atklāsmes grāmatai iziet cauri dažām vietām, kas vēl māca mums par taisnību. Un pirmā vieta, ko mēs apskatīsim, ir 3. nodaļā Galatiešu vēstulē, kur ir runa par Ābrahāmu. Un Pāvila vēstules ir rakstīts vienmēr uzrunājot kādu problēmu draudzēs un problēmas starp ticīgiem, un galatiešiem bija liela problēma, ka viņi jau bija atkāpušies no
no īstā tīrā evaņģēlija, un viņš jau raksta 1. nodaļā, 6. pantā, es brīnos, ka jūs tik drīz novēršaties no tā, kas jūs aicinājis Kristu žēlastībā, un piegriežaties citam evaņģēlijam. Un ja mēs novēršamies no īstā patiesā Dieva vārda, tad mēs novēršamies no žēlastības. Ja? Un ja mēs nesaprotam žēlastību, tad mēs nesaprotam neko par Dievu. Ja? Jo tūlīt, kad mēs domājam, ka mums kaut kas ir jādara, ka mums ir jānopelna savu pestīšanu, tad mēs esam pazaudējuši saprašanu par Dieva žēlastību. Un tas, kāpēc Pāvils to saista tā. Es brīnos, ka jūs tik drīz novēršaties no tā, kas jūs aicinājis Kristus žēlastībā, un piegriežaties citam evaņģēlijam. Un tad viņš saka, cita evaņģēlija nav. Ja? Jo tā problēma bija, kad bija sevišķi ticīgie jūdi, kas kļuva par kristiešiem, viņam bija grūti atkāpties no savas vecās domāšanas, ka viņam jāpilda bauslība, lai izpatiktu Dievam. Ja, un viņi saistīja ar darbiem. Un Pāvils tad veltīja lielu daļu no šīs vēstules atkal izskaidroja to, ko viņš jau romiešos izskaidroja, ka mēs neesam glābti caur darbiem, mēs esam glābti ticībā uz Jēzu Kristu, ja, tā žēlastība vien. Un ja mēs novēršamies no tā, ja mēs pazaudējam to, tad mēs pazaudējam mieru, mēs pazaudējam cerību, mēs būtībā pazaudējam labo vēstu. Ja. Ja mums kaut kas būtu jādara mūsu pestīšanai, tad mums būtu problēma, jo mēs neviens nevaram to izdarīt. Ja? Mēs nevaram piepildīt Dieva likumus un viņa noteikumus. Ja? Tagad 3. nodaļā, es lasīšu no 1. panta, es gribu 6. bet es lasīšu no 1. lai labāk plūst. Jūs neprātīgie galatieši, kas jūs apmājas? Jūs, kam acu priekšā ir tēlots Jēzus Kristus krustā sistais. To vien vēlos no jums dabūt zināt. Vai jūs garu esat saņēmuši ar bauslības darbiem vai ar ticības sludināšanu? Tagad te mēs redzam to problēmu, ka galatieši atkal iet atpakaļ uz bauslību. Viņš saka, vai jūs saņēmāt svēto garu no bauslības darbiem vai ar ticības sludināšanu? Vai jūs esat tik neprātīgi? Garā iesākuši, jūs tagad miesā gribat pabeigt? Vai tik lielas lietas jūs velti esat piedzīvojuši? Taču nevelti. Vai tad no tas, kas jums sniedz garu un jūsos dara brīnums, to dara bauslības darbiem, ja vai ar ticības sludināšanu? Jau Ābrahāms ticēja Dievam, un to viņam pielīdzināja par taisnību. Tā tad atzīstiet, ka tie, kas tic, ir Ābrahāma bērni. Ja? Dēļ tas svarīgais pants. Ābrahāms darīja ko? Viņš ticēja Dievam, un to viņam pielīdzināja par taisnību. Ābrahāms ticēja tam, ko Dievs viņam bija teicis, ka tu būsi tēvs neskaitāmiem bērniem, ja tā pēcnācēja būs kā smilts jūrmalā vai kā zvaigznes debesīs, ko neviens nevar saskaitīt. Ābrahāms ticēja, un viņa ticība viņa taisnoja. Ja? Ābrahāms ticēja Dievam, un to viņam pielīdzināja par taisnību. Nevis jau, ko viņš darīja, bet viņa ticība, ja, ir ticība, kas mūs taisno. Tas ir ļoti svarīgi, un nevar pietiekoši pasvītrot, ka ir svarīgi, ka mēs to saprotam, jo mēs esam ļoti līdzīgi galatiešiem, ka kaut kas mūsos vienmēr domā, ka mums kaut kas ir jādara, ja, lai izpatiktu Dievam. Mums kaut kas ir jādara, lai iegūtu viņa žēlastību. Mēs dzīvojam zem tā, ka tikai es nepazaudēju viņa žēlastību, ka tikai es nepazaudēju savu mūžīgo dzīvību. Ja. Tā ir tā problēma, kas moc tik daudz cilvēks, un nav tas miers, un vienmēr tā neziņa, un nav tā īstā pārliecība, un tā saprašana, ka mēs caur Kristu esam taisni. Ja? Kad Dievs skatās uz mums, viņš neredz nabagu grēcinieku nomālējies savos netīrumos, viņš redz savu bērnu, kas ir mazgāts, tīrs un šķīsts, tērps baltos tērpos, mazgāt viņa dēla asinīs. Ja? Dieva grāmatā nekādi mūsu parādi ir dzēst, un ja Dievs ir tos izdzēst, tad tie ir izdzēst. Ja, tas ir svarīgi, ka mēs to kārtīgi saprotam, jo mazi to, kas īsti to saprot, ja, tā un vienmēr cīnās un mocās ar to. Un kā es jums vienmēr esmu teicis, tad, kad mēs saprotam, ka mēs esam taisni, tad mēs attiecīgi dzīvojam. Ja.
Un tas ir, kas ir mūsu vadlīnijas. Nevis, lai izpatikt, domāt, man jāiegūst Dieva žēlastība, mums jau tā ir, bet jo mums viņa ir, tad mēs dzīvojam attiecīgi, jā, tā, un mēs atsaucamies ar dzīvi, kas atspogļo to, kas mēs esam. Jā, tas ir taisnība, ko tu saki, un tas ir jāņem ļoti vērā, jo es varētu arī teikt, es jau labi dzīvoju, man nekas vairs nav jādara, vai ne? Bet tā arī gluži nav, vai ne? Mēs taisnību nevaram nopirkt, bet mums ir jādzīvo attiecīgi, ja? Tieši tā, un ja mēs nedzīvojam attiecīgi, tad mēs nesaprotam, cik dārgi mūsu atpirkšana maksā. Ja? Un tas ir, ko mums vienmēr ir jāturprātā, un tas ir, kāpēc mēs turam krustu vienmēr acis priekšā. Ja? Ka mēs saprotam, ka mūsu taisnība bija samaksāta ar Jēzus asinīm. Viņam bija jācieš, lai mēs varētu būt taisni, lai Dievs varētu teikt, ja kā angliski saka, declare us righteous, ja? Tā Dievs ir pateicis, tu esi taisns, bet tas maksāja kaut ko, ja? Tas nemaksāja mums, tas maksāja Jēzum, ja? Viņam bija jādod savu dzīvību, viņam bija jāizcieš elli. Un ja mēs to tad saprotam, un ja mēs turam krustu vienmēr acis priekšā, tad tā ir mūsu pateicība. Mēs saprotam, ka mēs dārgi esam atpirkti, kā rakstīts Pētera vēstulē. Ja? Tā jūs esat dārgi atpirkti. Tas Dievam daudz ko maksāja, bet viņš to darīja, jo viņš mūs tik ļoti ir mīlējis. Un tad mēs turam lietas pareizā līdzsvarā. Ir, protams, cilvēki, kas ir vēl bērni savā ticībā un kas domā, nu, ja es taisnos, tad var dzīvo, kā es gribu, ja tā, un Dievs man piedos, ja tā. Tas ir bēdīgi, ja tu tā uzskati, ja tad tu neesi vēl īsti attīstījis savas attiecības ar Dievu, ja mēs saprotam, cik Jēzum bija jācieš, un es domāju, mēs nekad šī dzīvē to īsti nevaram izprast, ja jo to fizisko mēs varbūt varam, bet ne to garīgo, ja tas fiziskais jau bija briesmīgi, bet tas garīgais, ka viņš bija no tēva atdalīts, ja un ka viņš burtiski bija ele, ja tā mans Dievs, kāpēc tu man esi atstājis, ja, un ja ir viens teikums, kas grauž sirdi visos Jēzus vārdos, tie ir tie vārdi, jo tas bija tas moments, kad viņš piedzīvoja visu ļaunumu un nes uz sevis, un tēvs nevarēja uz viņu skatīties, ja, jo viņš bija kļuvis par grēku, viņam viņš bija atdalīts no tēva, un ja mēs to saprotam, tad tā ir mūsu motivācija dzīvot taisnu dzīvi, dzīvot dzīvi, kas ir viņam tīkam. Ja? Un tāpēc mēs lūdzam, lai mūsu sirds domas, mūsu mutes valoda būtu tīkam viņa priekšā. Ja? Jo mēs atsaucamies un mēs gribam viņu godināt, un mēs saprotam, ka mēs grēkojam, ka mēs nedzīvojam mīlestībā, ka mēs neizrādam cilvēkiem mīlestību, tad mēs sāpinām mūsu tēvu. Ja? Un mēs sāpinām Jēzu. Ja? Un ja mēs turam, tas palīdz mums, es domāju, turēt to līdzsvaru šīs lietās, ja bet ir daudz cilvēku, kāpēc es uzsveru vienmēr Dieva žēlastību, jo ir maz cilvēku, kas īsti to saprot. Ir tik daudz cilvēku, ja tu runā viņiem, viņi tomēr atsaucās uz sevi. Uz kādu pamatu domā, tu tiks debesīs, es esmu labs. Es dzīvoju labu dzīvi, vai es ticēju, vai es gāju uz baznīcu, vai es darīju to un to. Un tūlīt, kad tava atbildi ir tad tu nesaprats. Ja? Tas ir tas vienkāršākais veids, kā zināt, vai cilvēks ir īsti saprats. Mūsu vienīgā atbilde, ko mēs varam dot, ir, jo viņš teica, ka mēs varam. Ja Jēzus mira par mani. Tā atbilde ir Jēzus. Tā atbilde nekad nav, ko tu esi darījis vai ko tu esi ticējis, ja? Ir, ko viņš ir darījis priekš tevis. Ja? Tā ir tā pareizā atbilde. Tad tu saproti. Ja? Tad nav tu, bet viņš. Ja? Un kā es vienmēr jums uzsveru, no viņa, caur viņu, uz viņu visas lietas. Ja? Viņam lai gods mūžīgi. Un nevar pietiekoši to pasvītrot, jo kaut kā mēs krītam apakaļ mūsu ego, kas grib kaut kā domāt, ka mēs kaut ko pieliekam. Ja? Un tas ir, kāpēc man īsti nepatīk tā dziesma, ko daudz kristiešu dzied, kas bija populāri, kad es biju jaunāks, I have decided to follow Jesus. Ja? Tā ne īsti, ja? Viņš nolēma tevi aicināt un tu atsaucies, jo viņš deva tev to ticību. Ja? Tas uzsvars ir nepareizs tādā dziesmā, manuprāt. Ja? Tā labāk dziesma ir vecā luterāņu dziesmu grāmatā. Lord, it is not that I did choose you, but that thou didst choose me first. Ja? Tas tik labi to izsaka. Daudzreiz dziesmu grāmata ir laba vieta, kur atrast labu teoloģiju, ja tās visā vecās dziesmu grāmatas, ja
Man tā jau no bērnības tā dziesma pasvītrot manā vecā dziesmu grāmatā. Yeah, Lord, 'tis not that I did choose thee, but that thou didst choose thee first. For this heart would still refuse thee, yeah, had thy love not called me first. Kaut kā apmēram tādā veidā, jā, tā, jo mēs paši no sevis bez Dieva žēlistības, bez viņa aicinājuma, bez ticības, ko viņš mums dod, mēs viņu noraidīt. Jā, tas ir skaidrs, jā, mums to ir jāsaprot. Un kad mēs to saprotam, tas ir ļoti atbrīvojoši, ja? Jo tev nav jādzīvo to nastu visu laiku, ja? Un ja es saku, nāciet pie manis, ja? Un es jums došu mieru, ja? Ja kam slāps, tas lai nāk pie manis un dzer, ja? Tā kā, jo tā nelaime bija, ka jūdi sajauc arī Ābrahāmu, viņi atsaucās uz Ābrahāmu, speciāli varizēju un rakstu mācītāju, un teica, mēs esam Ābrahāmu bērni, un viņi ļoti paļāvās uz to, ko viņi darīja, ja? Un Jēzus teica, ja Ābrahāms būtu jūsu tēvs, jūs mani būtu pieņēmuši, bet tā kā jūs esat no savu tēvu vēlnu, tad jūs mani nepieņemat. Jā, tā viņi nesaprata arī Ābrahāmu, viņi nesaprata, ka Ābrahāms vispirms ticēja, ja, un Dievs tad viņam to pielīdzināja par taisnību. Un tādēļ, ka viņš bija taisnots, tad viņš darīja tos darbus, ko Dievs lika viņam darīt. Ja, bet tas ir ticība, un tas ir, ko Pāvils cīnās šeit Galatiešu vēstulē viņiem paskaidro. Ābrahāms ticēja Dievam, un to viņam pielīdzināja par taisnību. Tātad atzīstiet, ka tie, kas tic, ir Ābrahāma bērni. Ja, un viņš tad arī uzrunā to, ka jūdi negribēja labprāt pieņemt džentīls, ja nejūds, kas nāca pie ticības, jo viņi uzskatīja, ka tas tikai bija priekš viņiem. Ja? Pāvils viņam paskaidro, ne visi, kas tic, ir Ābrahāma bērni. Ja? Jo nākošās pantos, bet raksti paredzējām, ka Dievs pēc ticības taisno pagāns ir Ābrahāmu iepriekš pasludinājuši prieku vēst, tevī taps svētīts visas tautas. Tātad tie, kas tic, tiek svētīti ar ticīgo Ābrahāmu. Proti visi, kas dzīvo bauslības darbos, izem lāstu, jo ir rakstīts nolādēts ir katrs, kas netur un nedara visu, kas ir rakstīts bauslības grāmatā. Un te ir tā problēma ar bauslību. Ja, tā nolādēts ir katrs, kas netur un nedara visu to, kas ir rakstīts bauslības grāmatā. Mēs nespējam to izdarīt. Ja? Mēs nespējam turēt Dieva baušļus. Ja mēs spētu turēt visus Dieva baušļus, tad viņš mūs pieņem uz tā pamata, bet mēs nevaram to izdarīt. Viņš turpina, bet ir skaidrs, ka bauslība neviens netop taisnots Dieva priekšā, jo ticībā taisnais dzīvos. Bauslībai nav daļas ar ticību, bet kas to ir turējis, tam tā dod dzīvību. Kristus ir mūs atpircis, svarīgi vārdi, Kristus ir mūs atpircis no bauslības lāsta, mūsu labā kļūdams par lāstu, jo ir rakstīts nolādēts ir katrs, kas karājās pie koka. Lai Ābrahāma svētība nāktu pār pagāniem Kristu Jēzu, tā kā ticībā mēs saņemam gara apsolījumu. Ja? Pāvils diezgan skaidri to izsaka. Tā kā Jēzus mūs ir atpircis no bauslības lāsta, viņš ir atpircis mūs no nāves, no mūžīgās nāves. Pats mūsu labā kļūdams par lāstu, jo ir rakstīts nolādēts ir katrs, kas karājās pie koka. Un tas, kāpēc Jēzum bija jāmirst pie krusta, lai piepildītu šo Dieva teiktu. Ja? Tā kā viņš mūsu dēļ tika nolādēts, lai mēs nebūtu, ja, un Dievs viņu, protams, augšām cēl 3. dienā, un tagad dāvājas viņam vārdu pār visiem vārdiem. Bet taisnošana notiek ticībā. Ja? Un ticība nāk no sludināšanas, no Dieva vārda. Tas ir, ko Pāvils šeit pasvītro. Un, kad mēs turam to pareizā līdzsvarā, tad mēs esam tur, kur mums vajadzētu būt. Ja? Skaidrs? Es ceru. Jo tas ir ārkārtīgi svarīgi, ja, tā, ka mēs to saprotam. Ja, tā, jo, kā saka, mūsos ir kaut kas vienmēr iekšā, ka mēs domājam, jā, bet es. Ja, bet kur ir es? Nekas labs nevar būt. Ja, tā kā, labi. Esam bišķiņ tālāk uz 1. Timotejas vēstuli. Atkal runa par taisnību. Pāvils raksta savam ticības dēlam, un 1. Timoteja 6. nodaļā viņš tikko pabeidz runāt par
manskārība, viņš saka, visa ļaunuma sakne, 10. pantā, visa ļaunuma sakne ir manskārība, daži labi tiekamies pēc tās ir nomaldies no ticības un pats sev nodarījis daudz sāpju. Un tad viņš saka, bet tu Dieva cilvēks, bēdz no šīm lietām, dzenies pēc kā? Pēc taisnības. Dzenies pēc taisnības, dievbijības, ticības, mīlestības, pacietības, lēnprātības, cīnies labo ticības cīņu, satver mūžīgo dzīvību, uz ko tu esi aicināts, pats apliecinādams labo liecību daudz priekšā. Es tevi piekodinu Dievu priekšā, kas visu dara dzīvu, un Kristus Jēzus priekšā, kas apliecinājis labo liecību Poncija Pilāta priekšā, turi šo pavēlu neaptraipītu, nenopeltu, līdz mūsu kungi Jēzus Kristus parādīsies savā godībā, ko savā laikā darīs redzams svētais un vienīgais valdnieks, ķēniņš un kungu kungs, kam vienīgajam ir nemirstība, kas dzīvo nepieejamā gaismā, kur neviens cilvēks nav redzējis, nedz arī var redzēt. Viņam lai ir gods un mūžīgā vara, amen. Un tā tālāk. Bet, ko es gribēju pasvītrot, ir dzenies pēc taisnības. Ja? Kā mēs to darām? Klausamies uz tevi. Jā, tas ir sākums. Tas ir sākums. Mēs dzenamies pēc taisnības, kad mēs lasām Bībeli, kad mēs klausamies veselīgu mācību, kad mēs veicinām savas attiecības ar Dievu, ka mēs turamies kā zars pie vīna koka, jo Jēzus teica, ka bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Ka mēs novēršam savu skatu no šīs pasaules un mēs pievēršam savu skatu viņam. Ja? Ka mēs, kā Jēzus teica Mateja evaņģēlijā, man liekas, 6. nodaļā 33. pantā, dzenaties pa priekšu pēc Dieva valstības, viņa taisnības, tad visas šīs lietas jums taps piemestas. Ja? Tā. Seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Ja, tā, ka mūsu skats ir vienmēr vērsts uz to, ka mēs dzenamies pēc taisnības, mēs dzenamies pēc Dieva valstības. Mēs jau to lūdzam svētajā lūkšanā. Ja? Lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Ja, tā. Un man ļoti patīk viena kvotācija, ko es redzēju, un bija teikts, in any workout, spiritual or physical, you need to turn up. Un es domāju, tas bija tik labi teiks, ja tā tev jāierodās, ja tā vai nu tu ej vingroties, vai tu fiziski vingrojies, vai tu vingros savu darbu, tev jāierodās, ja tā tu nevar to izdarīt, ja tu tur nepiedalies, ja tā, un tas ir mūsu līdzdalība, ir tā, ka mēs sevi noskaņojam dzīties, labrīt, ka mēs sevi noskaņojam dzīties pēc Dieva valstības. Man ļoti patīk tas. In any workout, spiritual or physical, you need to turn up. Ja? Sīkas pēc tev jāierodās. Ja? Tā, ja tu neierodies, un tev nekāds labums nav. Un tas ir kāpēc arī vēstulē ebrejiem mums ir mudināts, lai mēs neiztrūkstam no sapulcēm. Ja? Tā, lai mēs piedalāmies šādās lietās, tā kā Bībeles stundās un dievkalpojumos, kur vien iespējams, jo tur mēs arī tiekam stiprināti. Bet tā kā Pāvils saka, Timotejam dzenies pēc taisnības, un tas ir, ko mēs cenšamies darīt. Mēs jau esam taisnoti, kā mēs redzējām savu ticību, tā ir Dieva dāvana, kas mums ir dota, bet jo mēs esam taisnoti, tad mēs cenšamies dzīties vēl vairāk pēc šīs taisnības, dzīties pēc Dieva valstības, likt to pirmā vietā, meklēt vispirms viņa valstību. Tas nozīmē arī meklēt Dieva prātu visās lietās. Mums nevajadzētu pieņemt lēmumus, ja mēs neesam pārunājuši ar Dievu. Ja? Man ļoti uzkrīt, es lasīju atkal nesen, kad pirms Jēzus izvēlējās savus 12 mācekļus, viņš pavadīja visu nakti lūkšanās, viņš runāja ar tēvu, viņš pārunāja, viņš noteikti pārunāja visus šos. Viņam bija daudz sekotāju, bija daudz, bet kurus 12, kurus Dievs ir izredzējis, ja? Tā viņš pārunāja ar tēvu. Un mēs varam izvairīties no ļoti daudzām grūtībām un problēmām, ja mēs vispirms pārunājam ar Dievu, ja, jo viņš visu zina. Un mums nevajag pieņemt lēmumus, ja mēs neesam pārunājuši ar viņu, jo viņš zina labāk. Ja?
Un viņš grib, lai mēs to darām. Ja? Viņš mums mīl. Viņš ir mūsu tēvs. Ja? Viņš gādā par mums. Mums vajag visas lietas. Ja? Ar viņu. Tā kā mēs liekam viņu pirmā vietā. Mums pirmā doma vienmēr vajadzētu būt, no ko Dievs par to domā. Ja? Tas ir, ko tu gribi, lai es daru. Ja? Un tāpēc man ļoti, ļoti patīk, kā jūs zināt, tā skaistā lūkšana pie rokas ņem un vada, kungs, mani pats. Ja, jo tā ir tā paļaušanās, tā ir, kungs, es negribu dzīvot savu dzīvi, es gribu iet tur, kur tu mani vēdi. Ja, un tad, ja tu to lūdzi, un ja tu tā dzīvo, tu atskaties uz dzīves, un tu redzi, cik brīnišķīgi Dievs tiešām vada. Ja, un kā viņš visas lietas sakārto un saliek kopā, bija interesanti tieši, ka mēs lidojām, mums bija daudz laiks parunāties, un mēs tā pārunājām mūsu dzīvi, kā Dievs iekārto lietas, un kā viņš jau daudzreiz gadiem iepriekš sagatavo cilvēks un sagatavo attiecības, un visādā veidā izveido visu mūsu dzīvē, ja, tā, ka viņš visu laiku darbojās, un ja mēs meklējam viņa prāta, mēs staigājam to ceļu, ko Dievs ir priekš mums paredzējis, un tāpēc Pāvils saka Timotejam, tu neaizraujies ar pasauli, beidz no šīm lietām, dzenies pēc taisnības, dievbijības, ticības, mīlestības, pacietības, lēnprātības. Šie vārdi visi izklausās ļoti līdzīgi svētā gara auglim, un tas tā ir, un tas vienkārši nozīmē, var visu to savilkt kopā un teikt, staigājiet garā, ja, staigājiet ar Dievu, ja, tā, un tad šīs lietas notiksies. Jo mēs esam taisnot, mēs nedzīvojam dzīvi kā pasaulīgi cilvēki, jo mēs neesam pasaulīgi cilvēki. Ja? Mēs esam no Dieva valstības, mēs piederam citai iekārtei, mēs piederam citai pasaulē. Ja? Mūsu domāšana, mūsu sistēma, mūsu vadošais nav cilvēku domāšana, bet Dieva vārds. Ja? Tas mūs atdala no šīs pasaules. Ja? Un būtībā tikai, kad mēs dzenamies pa priekšu pēc Dieva taisnības, tad mēs redzam lietas pareizā perspektīvā, arī mēs redzam lietas, kā viņas īstenībā ir. Labi, nākošā vieta ir 2. Timoteja 2:22, kur apmēram tas pats ir atkal izteikts. Šī ir Pāvila 2. vēstule savam ticības dēlam Timotejam. Kur nodaļa? Pasakā, 2. nodaļa, 2. Timoteja 2. nodaļa, un mēs lasīsim mēs lasīsim visu. Lasīsim no 15. panta, ja tā. 15. Jā, 15. Jā, 2. Timoteja 2. nodaļa no 15. panta, ja. Okay. Centies būt Dieva acīs krietnes darbinieks, kam nav ko kaunēties, un kas pareizi māca patiesības vārdu. Tie vārdi, kas man ļoti spēcīgi uzrunā, ja tā. Bet no nesvētām un tukšām runām izvairies, jo viņa aizvien dziļāk iestīgs bezdievībā, un viņa mācība kā sērga izplatās. Tādi ir Himanejs un Filets, kas ir noklīduši no patiesības, sacīdām, ka augšām celšanos esot jau notikusi un sagroz dažiem ticību. Vienmēr ir bijuši kaut kādi cilvēki, kas sagroz Dieva vārdu, kas māca kaut kādas muļķības, taču stiprais Dieva pamats pastāv šādu zīmolu. Tas kungs pazīst savējos, un lai atturās no netaisnības ik viens, kas daudzina tā kunga vārdu. Tā kā ļoti skaidra vadlīnija. Ja? Mēs esam taisnot, tā kā mums vajag atturēties no visām lietām, kas ir netaisnas. Ja? Loģiski. Ja? Lai atturās no netaisnības, tas kungs pazīst savējos, un lai atturās no netaisnības ik viens, kas daudzina tā kunga vārdu. Lielā namā ir ne tik vien zelta un sudraba trauki, bet arī koku un mālu, un citi godam, bet citi negodam. Ja nu kāds nošķīstās no tādām lietām, tad viņš būs trauks godam, svēts, derīgs tam kungam, saistīts ir katram labam darbam. Ja? Atcerēsimies, ka svētīts nozīmē vienkārši atdalīts Dievam. Ja? Kad mēs kaut ko svētījām, mēs viņu atdalām Dievam. Beidz no jaunekļa iekārībām un dzenies pēc taisnības. Ja? Beidz no jaunekļa iekārībām un dzenies pēc taisnības, ticības, mīlestības, mierā ar tiem, kas piesauc to kungu ar skaidru sirdi. Bet aplams un nemākulīgas prātošanas noraid, zinot, ka tās rada karus.
bet mūsu kunga kalpam nepienākās ķildoties, bet būt laipnam pret visiem, izveicīgam mācīšanā un panest ļaunumu. Tādam, kas ir lēnprātīgi pamats pretinieks, varbūt Dievs kādreiz dot viņam atgriezties pie patiesības atziņas. Un viņi atkal atgūt skaidru prātu, atraisīdamies no velna valga, ar ko tie sagūstīti, lai darītu viņu gribu. Tas galvenais, ko es gribēju pasvītrot, bija tas, ka atkal Pāvils atkārto savā otrā vēstulē to, ko viņš teica pirmā vēstulē, dzenies pēc taisnības. Ja, tā, dzenies pēc tā. Lūdzu, Lama. Vai ir par skaļu, Kolvin? Nē. Es neko nedzirdu. Viss ir labi. Visi labi, pašreiz ir ok. Mēs nedzirdam nekā. Tā kā mums būs dzīties pēc taisnības, tas tiek atkārtots. Un ja kaut kas tiek atkārtots atkal un atkal Dieva vārdā, ņem to vērā. Ja, tas Dievs to atkārto for a reason, ja, pasvītro to. Tad ir ļoti, ļoti svarīga raksturvieta ir nākošā nodaļā, 2. Timoteja 3. nodaļā un 16. pants. Un tas ir 16, 17, ko mums vajadzētu atzīmēt, mums vajadzētu to iegaumēt, jo šī ir viena no tām vietām, ko liela daļa no baznīcas šodien vairs neievēro, un tas ir kāpēc viņai tik lielas problēmas. Un tas ir visi šie raksti ir Dieva iedvesti. Cik? Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam. Visi šie raksti, visa Bībele kopā, no 1. Mūzes grāmatas 1. panta līdz atklāsmes grāmatas pēdējiem pantam, visi šie raksti ir Dieva iedvesti. Un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai, taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam. Visi šie raksti. Un kāpēc es saku, liela daļa no baznīcas atrodas problēmās un grūtībās, jo viņi neņem vērā visus Dieva vārdus. Ja, viņi tikai pasvītro un māca tos, kas ir patīkami. Un tas, kur man bijis laba disciplīna priekš manim personīgi, un es ceru, ka tas nes jums svētību, ir iet cauri šim rītlūkšanām vienkārši grāmatām Bībelē, lasīt katru pantu. Ja? Es neko neizlaišu, ja? Jo visi šie raksti ir Dieva iedvesti, ja? Un ne tikai tos, kas ir viegli saprast, vai kas mums ir tīkam un patīkam, bet arī tās grūtās vietas. Ja? Mēs nevaram iet tam pāri, jo Dievs mums tos ir devis, ja? Lai mēs būtu pilnīgi. Ja tu tikai ņem tikai tās vietas, kas ir viegli saprotams vai kas ir viegli pieņemams, tu nekad nepieaugsi. Ja? Tā mums ir jācīnās ar Dievu, mums ir jācīnās ar viņu vārdu, mums ir jāuzklaus visu, ko viņš saka. Ja? Neko nevajag izlaist. Ja? Tas ir svarīgi. Un man personīgi tā ir bijis laba disciplīna, ja? tā to turpināt darīt, jo ir vietas, kas tiešām ir kādreiz grūtas un grūti paskaidrot. Es zinu, ka cilvēkiem varbūt tas nepatīk, bet tā nav mana problēma. Ja? Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un noderīgi mācības, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā. Tā kā taisnība ir kaut kas, pēc kā mēs dzenamies, taisnība ir kaut kas, ko mēs audzinām. Ja? Mēs sevi audzinām. Mēs jau esam taisnoti, ja? Bet mēs audzinām to sevi, ka mēs to izpaužam, ka tas izpaužas mūsu dzīvē. Ja? Kad mēs pieaugam, mēs nobriestam savā ticībā, kā mēs zinām, kā mēs kādreiz esam runājuši, Dievs grib, lai mēs būtu kā mazi bērni savā ticībā, bet kā pieauguši, norūdīti, zaudāti savā dzīvē. Ja? Tas ir abas tās lietas, mums jābūt kā maziem bērniem, jā, tā bērnišķīgā ticība, tā paļaušanās uz Dievu, bet arī mēs esam Dieva zaldāti, mēs esam viņa sūtni, mums ir jābūt norūdītiem, mums ir jāpieaug, mums ir jābūt jāizdzīvo, to tam vajag izpausties. Un tas nenāks, ja mēs to neaudzināsim. Un atkal tas tiek audzināts, ka mēs vingrojam savu ticību, ka mēs lasām Dieva vārdu, ka mēs lūdzam, ka mēs ejam uz baznīcu, ka mēs darām labus darbus, ka mēs darām visas šīs lietas, ko mēs darām. Ja? Un tā mūsu ticība arī tad tiek audzināt un pārbaudīt
Tā mēs turam savu skatu. Tā kā tas ir process, kas visu laiku turpinājās. Un tad nākošā nodaļā, 4. nodaļā, ir Pāvila atvadīšanās. Un viņš saka vēl viņa pēdējā norādījuma no 1. panta, tad es piekodinu Dievu un Kristus Jēzus priekšā, kas tiesās dzīvus un mirušus, viņa parādīšanos un viņa valstību minēdams, pasludina Dieva vārdus, uzstājies laikā, nelaikā, norāja, brīdina, paskubina visu pacietību un mācību, jo nāks laiks, un tas laiks ir tagad, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, ir uzkraus sev mācītājs pēc pašu iegribam, kā no ausis niez, un novirsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakam. Bet tu paliec skaidrā prātā visās lietās, paciet ļaunumu, dari evaņģēlistu darbu, izpild savu kalpošanu līdz galam. Un tagad viņa atvadīšanās. Jo es jau topu par ziedojumu, manas atraisīšanās laiks ir pienācis, labot cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis, atliek man tikai saņemt taisnības vainagu, ko mans kungs, taisnais tiesnes, dos man viņā dienā, un ne tik vien man, bet arī visiem, kas ir iemīlējuši viņa parādīšanos. Taisnības vainags. Tas ir Pāvils to tik brīnišķīgi izskata. Labot cīņas esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis, atliek man tikai saņemt taisnības vainagu. Tas būs tas piepildījums. Man ļoti patīk, man liekas, es jums kādreiz teicu, kā Salvation Army vienmēr saka, ka kāds ir no viņa ticīgiem ir nomiruši, mums ir promoted to glory. Ja, mēs jau esam taisni, jo Kristus mūs ir padarījis taisnus, bet mēs saņemsim savu taisnības vainagu, tā kā mēs būsim otrā pusē. Ja? Un tas vainags atkal mums ir dots, lai mēs varētu Jēzu godināt ar to, ka tas ir viņa nopelns, ne mūsu. Ja? Un to mēs redzam visā slavā un slavēšanā, kas notiek atklāsmes grāmatā, ja? tā, ka viss gods tiek dots Jāram, ja? Kas tika nokauts mūsu dēļ. Tā kā, bet man arī patīk Pāvila valoda, mans atraisīšanās laiks ir pienācis. Laiks atraisīties no šīs miesas, ja, un aiziet un saņemt visu, ko Dievs ir sagatavojis priekš manis. Un tas ir pareizais uzskats par nāvi, ja mēs esam ticīgi. Tā ir vienkārši atraisīšanās no šīs pasaules, no šī ķermeņa, no šīs dzīves un ieiešana pilnībā. Ja, tā kā tas ir vēl viens veids, kā šīs vārds, un Dievs ir taisnais tiesnes, tas arī vienmēr. Un tāpēc tā taisnība, ko viņš mums dod, ir pilnīga, jo viņš ir pilnīgi taisns. Ja, tā lēmumi kādreiz, kas notiek tiesā šeit, nav vienmēr taisni. Kādreiz viņi ir nepareizi, kādreiz tiesneši iztaisa kļūdas, kādreiz gudra advokāts spēja dabūt cilvēku taisnot, ka viņam nepienākās būt taisnotam. Ja, un kādreiz tieši arī otrādi, kad nevainīgs cilvēks tiek sodīts. Ar Dievu viņš ir taisnais tiesnes. Un ja viņš saka, ka mēs esam taisni, tad neviens nevar teikt, ka mēs nesam. Tur ir mūsu drošība arī. Ja. Viņš mūs ir taisnojis. Ja. Un tāpēc Pāvils vēl ir droši teikt, man tikai tagad atliek saņemt, man taisnības vainagu. Ja. Es jau to esmu piedzīvojis. Mēs kādreiz domājam par mūžīgo dzīvi nākotnē, bet mums jau viņa tagad ir. Ja? Tā ir tā lieta mums ir. Un nāvi ir vienkārši iziešana. Man patīk, tas bija Henry Newmans, kas uzrakstīja to ja, kad es esmu tikai blakus telpā. Ja? Tā es izēju no šīs istabas, es ieeju nākošā telpā. Ja? Bet ir turpinājums, nav nekāds nobeigums. Ja? Tā ir turpinājums. Tu vienkārši izēju no šīs miers, ja? Un no šīs pasaules uz pilnību. Bet tur ir nepārtraukts turpinājums. Ja, tas ir ļoti mierinoši, ja mēs to īsti tā saprotam, kā tas ir. Ja. Un tāpēc Pāvils varēja teikt, okay, mums laiks pienācis. Ja. Mums atraisīšanās laiks ir pienācis. Tagad man tikai atliek saņemt taisnības vainagu, ko taisnais tiesnes dos man viņā dienā. Un ne tikai man, bet visiem, kas ir iemīlējuši viņa parādīšanos. Labi. Ļoti svarīgi rakstvieta ir nākošā grāmatā Vēstulē Titam, 3. nodaļā. Un
Un mēs lasīsim. Un lasīsim no 1. panta. Tamār, tu vari mums palasīt, varbūt. Tas man jāatrod ir. Tu esi atradus. Kurā nodaļā? 3. nodaļā? 3. nodaļā no 1. panta, 1. 8 panti. Ok. Atgādini viņiem, lai padodas un paklaus valdībām un varām, lai ir gatavi uz katru labu darbu, neviena nepulgo, tur mieru, izturās laipni un visiem cilvēkiem parāda lēnprātību, jo arī mēs kādreiz bijām neprātīgi, nepaklausīgi, maldījāmies, kalpodami dažādām iekārēm un priekiem, dzīvodami ļaunprātībā un skaudībā, ienīsti un citu nīsdami. Bet, kad atspīdēja Dieva mūsu glābēja laipnība un mīlestība uz cilvēkiem, viņš mūs izglāba nevis taisnības darba dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atzimšanai un atjaunošanos svētajā garā, ko viņš bagātīgi par mums izlējis caur Jēzu Kristu, mūsu pestītāju, lai viņa žēlastībā taisnot, mēs kļūtu cerētās mūžīgās dzīvības mantinieki. Šis vārds ir paties, un es gribu, lai tu par šīm lietām stipri stāvi, ka tie, kas Dievam tic, cenšas veikt labus darbus. Tas cilvēkiem ir labi un vajadzīgs. Man viss tas bija iekrāsots. Tas ir labi, ka tas bija iekrāsots. Jā. Tā ir ārkārtīgi svarīga vieta. Jā, tā sevišķi no 4. panta viņš runā par mūsu iepriekšējo dzīvi, 1. pantos. Jā. Bet, kad atspīdēja Dieva mūsu glābēja laipnība un mīlestība uz cilvēkiem, here's the cruncher. Viņš mūs izglāba nevis taisnības darba dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc savas žēlastības ar mazgāšanu, atzimšanai un atjaunošanos svētajā garā, ko viņš bagātīgi pār mums izlējis caur Jēzu Kristu mūsu pestītāju, lai viņa žēlastībā taisnoti mēs kļūtu cerētās mūžīgās dzīvības mantinieki. Wow! Tas tik skaidri to pasaka. Man patīk nākošais pants. Šis vārds ir paties. Ja? Un ir, ja? Un tā ir tā brīnišķīga lieta. Tas ir, ko mēs esam runājuši visu rītu šorīt. Ja? Viņš mūs izglāba nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši. Nē. Jo mūsu taisnība ir kā sārņains tēvs. Ja? Mūsu taisnības darbi viņi nav pietiekoši labi, ja tā viņi visi ir netīri, jo mūsu taisnības darbi, ko mēs esam darījuši cerēdami iegūt Dieva labvēlību, ir darītais nepareizās motivācijas, un tāpēc viņi ir netīri. Ja tā, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu, atzimšanai un atjaunošanās svētajā garā, ko viņš bagātīgi pār mums izlējis caur Jēzu Kristu mūsu pestītāju, lai viņa žēlastībā taisnot. Ja? Redz, ka Pāvils šito atkārto atkal un atkal un atkal. Visu savu vēstuli romiešiem, caur korintiešiem, caur Timoteju, tagad Titam. Ja, ir tā paša vēsts, ja, tā, kad mēs esam taisnoti, jo Dievs savu žēlastību mums ir parādījis caur Jēzu Kristu. Ja? Ne mūsu darbu dēļ, bet viņa darbu dēļ, ko viņš priekš mums ir izdarījis. Ja? Un tā ir tā svarīga lieta. Lai viņa žēlastībā taisno, mēs kļūtu mūžīgās dzīvības mantinieki. Kā es teicu, mums jau ir mūžīgā dzīvība. Mums jau šis mantojums ir. Mums tas testaments ir dots. Mums ir dots svētais gars kā ķīla. Ja? Un tas piepildījums, protams, būs pēc šīs dzīves. Ja? Tā. Bet tad viņš saka tālāk, 8. pantā, šis vārds ir paties, un es gribu, lai tu par šīm lietām stāvi stipri. Ka tie, kas Dievam tic, dara ko? Cenšas veikt labus darbus. Kādēļ? Tādēļ, jo mēs esam taisnot. Nevis, lai iegūtu Dieva taisnību, bet tāpēc, jo mēs esam taisnot, un ja mēs to saprotam, tad mēs cenšamies, kā mēs runājam pašā sākumā šodien, veikt labus darbus, jo tas ir, kas mēs esam. Ja?
Dievs mūs ir taisnojis, un jo viņš mūs ir taisnojis, tad mēs cenšamies darīt un veikt labus darbus. Ja, es ceru, ka, un tad viņš saka, tas cilvēkiem ir labi un ir vajadzīgs. Ja. Tas ir understatement. Ja, bet tas ir šis vārds ir patiesi. Es gribu, lai tu par šīm lietām stipri stāvi, ka tie, kas Dievam tic, cenšas veikt labus darbus. Tas cilvēkiem ir labi un ir vajadzīgs. Un tad viņš turpina, bet no ģeķīgiem strīdiem un ciltsrakstiem, ķildiem un bauslības kariem izvairies. Tie ir nederīgi un tukši. Cik daudz teoloģiem vajadzētu izlasīt un iegaumēt šos vārdus? Cik daudz stundas un nedēļas un mēneši un gadi un grāmatas netiek rakstīts strīdēties par ciltsrakstiem, par bauslības kari, pats starp, ja aiziet apakaļ, ja jūs esat skatījušies Chosen, bet ja jūs nesat, jums vajadzētu, ja tur ir tik labi vienmēr atspūgļo varizējus un rakstu mācītājus, un sevišķi viņi strīdās, kas saduķēji strīdās ar varizējiem par augšām celšanos, ja tā, kas ir arī aprakstīts evaņģēlijos, ja tā, un ka viņi strīdās par katru mazu burtu, viņi strīdās par katru tehnisku lietu, ja tā, un ka viņi paņēma Dieva 10 baušus un viņi pielika tam klāt, cik daudz izskaidrojums, un viņi paši savā starpā nevar vienoties, ja tā, kas ir tas pareizais, un šis ir turpinājies arī iegājis kristīgā baznīcā, ir daudz teologu, kas pavada visu savu mūžu strīdoties par kaut kādu vienu rakstu vietu par izskaidrojumu, ja, kur un tie strīdi bieži nāk, jo viņi neņem vērā visu, kas ir rakstīts Dieva vārdā, viņi vienkārši izolē vienu vietu, ja, un tad strīdās par to, ja, un pavada daudz laika. Un nekāds labums nav. Pāvils saka, tie ir nederīgi un tukši. Ja? Kas ir derīgs, ir, ka mēs ne tikai runājam par mūsu ticību, bet ka mēs to izdzīvojam, ja? Ka tā ir mūsu dzīve, kad mēs neieslēdzam sevi kaut kādā kloisterī un nepavadām visu dienu un nakti tikai runājot un strīdoties par sīkumiem, ja, bet ka mēs to izdzīvojam. Ja. Ja es teicu, tam viss pazīst, ka jūs esat mani mācīja, ka jūs pavadiet 10 stundas dienā strīdoties, bet nē, ka jūs mīliet viens otru, ja jums būs mīlestība savā starpā, ka šī mīlestība izpaužas. Ja, tā ir svarīgi pārunāt, ir svarīgi, ir labi, ka mums ir teoloģija, labi, ka ir cilvēki, ka šīs lietas izdibina, bet mums jātur atkal tās lietas līdzsvarā. Ja, bet tā svarīgā lieta ir, ka mēs veicam labus darbus, ka tas, ko mēs apliecinām, tas, ko mēs ticam, izpaužās mūsu ikdienā, mūsu attiecībās, vienam ar otru, savā starpā, kā kristieši, bet arī uz ārpus, uz pasauli, ja, uz visiem cilvēkiem. Ja es teicu, jūsu gaisma, lai spīd ļaužu priekšā, ka tie ieraug jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Tas ir kā mans vecais profesors vienmēr teica, this is where the theological rubber hits the ecclesiastical road. Ja? Tas ir, kur šīs lietas, kas mums ir galvā, izpaužās dzīvē. Ja? Tā, ka mēs paņemam šo mācību un ka mēs dzīvojam to. Ja? Katrs var runāt, ja? bet ja es vienmēr saku, tu var teikt savai sievai, es tevi mīlu, bet vai tas izpaužās tavā dzīvē, vai tas izpaužās tavās attiecībās? Tu saki, es tevi mīlu, ja? Bet vai pierādīt, ja? Manā birojā stāv, ne šī, bet manā baznīcas birojā stāv zīmēt, if you're accused of being a Christian, would the evidence be there to prove it? Ja, tas ir labs atgādinājums, ja, tā vai būtu pietiekoši pierādījumi, ja, kad cilvēks skatās uz tavu dzīvi. Jo pasaulīgi cilvēki skatās daudz vairāk uz tavu dzīvi un tavu uzvešanos, un tas viņus iespaidos daudz vairāk nekā tas, ko tu saki. Ja, un ja tava dzīve jau atspūgļo Kristu un viņi izjūt tavu mīlestību un viņi redz, ka tev ir gaisma, ka tev ir cerība, ka tev ir prieks, ka tev ir miers, tad tev ir iespēja viņiem liecināt, jo viņi grib zināt, hei, tu to dabūji, ja? Kāpēc tu neesi saprots, kāpēc tu neesi uztraucies par visām lietām, kas pasaulē notiek, kāpēc tu nestaigā ar skatu uz leju un nešļūts par zemi, ja? Un tad tev ir iespēja viņam pateikt, kāpēc ne, ja? Jo mēs saprotam tās lietas, ja? Tā kā tam ir jāizpaužās dzīvē, ja? Un ka tu atturies no zināmām lietām, un tu neskrien pasaulē līdz cilvēkiem zināt, kāpēc. Kāpēc? Ja? Daži tev ienīdīs, ja? Daži tev apsmies, daži tev atstums, tas ir ok, ja? Bet tā liecība tur ir. Ja? Tas ir svarīgi, ja? Kāpēc tu nedomā kā citu cilvēku, un kāpēc tavs prioritāts ir savādāks.
un tas dod to iespēju. Ja? Tā kā šis vārds ir patiesa, un es gribu, lai tu par šīm lietām stipri stāv. Un tas, kāpēc es arī pasvītroju to, jo tas uzrunā arī mani. Ka tie, kas Dievam tic, cenšas veikt labus darbus. Tas cilvēkiem ir labi, un tas ir vajadzīgs. Ja? Ir vajadzīgs, ka mēs izdzīvojam šo dzīvi. Ja? Augļu kokam ir jānes augļus. Ja viņš nenes augļus, viņš nav derīgs. Ja? Tas ir, koks eksistē, lai nestu augļus. Dievs mūs ir atpestījis, lai mēs būtu viņa gaisma. Un ja gaisma nespīd, ko mēs darām? Mēs izmetam viņu ārā. Ja? Viņi nedara vairāk. Ja? Tā gaismai ir jāspīd. Kokam ir jānes augļus. Mums ir jānes augļus Dieva valstībai, jo tas, priekš kam Dievs mūs te ir paturējis. Ja? Citādi to momentu, kad mēs ticam, viņš būtu paņēmis mūs ārā no šīs dzīves. Viņš mūs te ir atstājis, lai mēs darītu viņa darbus, ja? Lai mēs izpaustu viņa mīlestību, lai mēs būtu viņa gaisma, lai mēs būtu zemes sāls, ja? Viss tās lietas. Ja? Tas ir vajadzīgs. Ja? Un ja mēs to nedaram, tad mēs neizpildām to funkciju, ko Dievs mums ir paredzējis. Ja? Tas ir ļoti svarīga raksturvieta, ko paturēt. Ja nav jau atzīmēts, tad atzīmēt. Un es redzēju, ka daži no jums atzīmēja, kamēr mēs runājam, kas ir ļoti labi. Ja, tā kā ir man drīz būs tā šito bībeli, ka man vajadzēs sākt jaunu, jo gandrīz viss, kas ir atzīmēts. Ja, tā pietrūks vietas, kur kaut ko vēl atzīmēt. Tāpēc ir labi laika pa laikam paņemt jaunu bībeli un sākt atkal. Ja, bet arī labi apskatīties vecā un domāt, kāpēc es to atzīmēju. Ja, tā ir tāda laba praksa. Labi. Es domāju, Man patīk arī nākošais pants tādā sakarībā, ka tik daudz uz YouTube un visur tu var klausīties visādas mācītājas, un ka sen atpakaļ, kad es nebiju un es negribu teikt tik gudra, bet tik sapratīgi par Dievu, tad tendence bija klausīties daudzreiz nepareizas lietas, un tie, kas saka, cilvēku, kas turās pie maldu mācības, vienreiz un otrais pamācīs noraidi. So it's just the message, don't listen to false preaching. Tas ir tik pareizi. Jā. Un arī te divas lietas bija, tieši kā tu saki, Tamāra, un galīgi noraidi neklausies vairāk, bet arī, ja tu esi mēģinājis kādam pārmācīt, parādīt viņam taisnību, un viņi divreiz, vienreiz un otrais pamācīt, un viņi neņem to vērā, tad tas noraid, viņas nav vērts, tur nav vērts turpināt, jo viņi negrib mainīties. Ja? Tas ir, cik ilgi tu ies strīdēties ar cilvēkiem, un man ir tas nonāca tik daudziem mācītājiem un brāļiem un māsam ticībā, mums ir jāvienojās, ka mēs nevaram vienoties, un mēs iesim katru savu ceļu. Nav vērts mēģināt viņus pārliecināt, jo viņi nemainīsies. Ja, ja viņi nepaklausies Dieva vārdam. Tā kā nav cilvēki, kas turās pie malda mācības, vienreiz un otrreiz pamācīs norāt. Ja, ja es teicu, ko viņš teica saviem mācekļiem, ka viņš izsūtīja viņus ārā, iet pa pilsētām, viņš teica, ja jūs nepieņem kaut kādā vietā, nepieņem man mācību, nokratiet putekļus no savām kājām, ejiet tālāk. Nepavad laiku mēģināt uz kā angļu saka, flogging a dead horse, ja tāda nav nekāda nozīme, ja tu esi mēģinājis, un ja viņi to noraida, ej tālāk, ja tā. Un tas kādreiz pienāk tas laiks, kad ir jāšķirās, ja tā. Tas ir kāpēc mēs kā draudzi, un es personīgi aizgāju toreiz no organizētās Latviešu baznīcas, ja tā mēģināja pārmainīt lietas, bet viņi neizdevās, cik ilgi tu mēģinās, ja tev ir vienkārši jāredz, kad ir cilvēki, kas negrib uzklausīt veselīgu mācību, kas negrib mainīties, kas negrib pazemoties, kas negrib atzīties, un tev jātālāk, ja un tas ir, ko tu gribēji teikt, Gog, Tas ir to pašu par to 10. pantu, ka tas ir tik spot on, ja, ka tur nav nozīme, tur vairāk iztērēt pūles, laiku, whatever, go on un tālāk. Jā, jo Turpināt citur. Turpināt citur, jo ir pietiekoši cilvēki, kas grib dzirdēt, un kas grib mācīties, un tā kā nav vērts skriet pakaļ cilvēkiem, kas noraida, ja, tā. Un te ir pateiks, vienreiz, otrreiz pamācīs, vēl 3., 4., 5., 6. reizi nav nekāda nozīme. Ja, tā, jo tas ir vairāk get it by then, tad tur nav
tur nav nozīme. Ja, tā un ej tālāk un atrod kādu, kas grib klausīties, ja, tā, un kas to pieņems, ja, tā nekā mēģināt mainīt. Ir ārkārtīgi grūti, un tikai svētais gars var izmainīt cilvēku sirdi, bet mēs runājam par to interesanti bija, mēs bijām, kamēr mēs bijām Dāvinā, mēs darījām turu par parlamentu māju un bija, viņi tur izskaidroja visus tos simbolus un bija karogs, Northern Territory karogs, un kad viņam tās zvaigznes, kas ir uz to Northern Territory Rose, ka viņam ir septiņas ziedi virsū, un viņi tieši teica, ka tā viņi dzīvo cerībā, ka teritorija vienu dienu kļūst par štati, ja, tāpēc, ka viņam pēdējo reizi bija census, ka viņi, man liekas, bija 51 pret un 49% par. Ja, tā, un tas vienkārši, ka cilvēkiem nepatīk maiņas, ja, tā, un kad ir ļoti grūti kaut ko mainīt, ja, tā, un tur ir daudz lietas, kas ar to saistās, bet cilvēkiem vispār nepatīk maiņas, ja, un tas, kāpēc reliģisks cilvēks ir ārkārtīgi grūti izkustināt, ja viņi ir pārliecināti savā lietā, tas, kāpēc Jēzum gāja tik grūti ar varizējiem un rakstu mācītājiem un visiem tiem reliģiskiem cilvēkiem, jo viņi bija tik nobrieduši savā un iestinguši savā domāšanā, ja, un ka viņam radās naids pret viņu, ka viņš mēģināja viņam mācīt, un tas nekas nav mainījies. Arī šodien tas pats ir ļoti grūti izmainīt reliģisks cilvēks, ja, ja viņi ir stingri ieņēmuši savā galvā kaut kādu domu, un pat ja tā ir galīgi maldīga, ir grūti viņus izkustināt no tā. Ja, tā. Tik vienkārši lieta, kā vai tu velc mugurā melnu talāru vai baltu parādu. Mēs to esam piedzīvojuši baznīcu draudzē. Cilvēks aiziet no draudzes prom, tāpēc, ka viņam nepatīk, ka tu valkā baltu talāru. Jā, un cik bēdīgi un cik muļķīgi tas galā ir. Ja, ja tu tā padomā par ko. Vairāk kā muļķīgi, jā. Tas ir, un tā lieta ir, ka baznīcas strīdas un cilvēki aiziet ļoti reti doktrīnas dēļ, bet parasti prakses dēļ. Ja? Vienkārši, ka viņiem kaut kas nepatīk. Ja? Un viņi ir ieņēmuši savā galvā, ka tas tam jābūt, bet viņi nemaz nezin to pamatu vai to vēsturi, kāpēc tās lietas tiek darītas. Ja? Un tā kā ir ļoti, es lasu pašreiz ļoti interesantu grāmatu, ir romāns, bet viņš ir vēsturisks romāns pamatots un par dažādām frakcijām, kas atrodas Romas katoļu baznīcā starp konventiem, starp mūķiem un mūķieniem, ja, un dažas tās grupas, kas ir bijušas caur vēsturi, ja, tā, un dažas, ko Vatikāns ir mēģinājuši sevišķi Spānijā un Spanish Inquisition un visas tās lietas, kas bija, ja, mēģināja iznīcināt un darīties, un tie strīdi par kaut kādu pārpratumu, ja, tā, un tas ir tik tālu no tā, ka, ja mēs paņemam kristietību un mēs gribam to vienā kodolīgā veidā izteikt, ir augstākais balsis. Tev būs Dievs savu kungu mīlēt, nevis savu sirds, prātu, dvēseli un spēku un savu tuvākā sevi pašu. Ja? Tur viss tas ir. Ja? Un, kad tu skaties visu šīs lielās strīdas, tur mīlestības nav. Ja? Un cik daudz kristiešu nav nogalinājuši cits kristiešu dēļ, kaut kādu rakstu dēļ, kaut kādu mācību dēļ, jau kā tam aizgājuši no baznīcas, tāpēc, jo mācītājs valkā talāru vai mācītājs spēlē ģitāru vai kaut ko dara, kas viņam nav paprātam. Ja, un tas ir ok, ja viņi aiziet kaut kur citur, bet liela daļa no tiem cilvēkiem pilnīgi aiziet prom no viss. Ja. Tā ir tā bēdīgā lieta. Ja tev labāk garšo rupmaizi nekā baltmaizi, tad ej, kur dod rupmaizi. Ja, ja tev labāk patīk baltmaizi, ej, kur ir baltmaizi. Ja tu esi tā, ka es tev garšo visu maizi, tad ir ok, tad tu vari iet vienalga kur. Ja, bet tas ir, jā, ir bēdīgi, ja, bet ir cilvēki, kas turās pie maldu mācības vienreiz, otrreiz pamācīs, noraida zinādams, ka tāds ir samaitāts un grēkodams pats sevi notiesā. Tā ir tā problēma, ka cilvēki nesaprot, ka viņi paši sev dara pāri. Kas tas vecais angļu teiciens, cut off your nose to spite your face. Ja? Un tas ir, ka tu sev noraidi Dieva žēlastību. Es vēl atceros, man sirds vēl sāk, kad es par to domāju, es neminēšu vārdā, bet ir viens pārīts, kas nāca uz baznīcu diezgan, tā reti, bet katru reizi, kad bija aicinājums uz Dievgalu, viņi piecēlās un izgāja ārā no baznīcas, ja? Un gāja mājās, ja? Un es vienkārši, man vienmēr gribējās skriet viņam pakaļ un teikt, vai jūs saprotiet, ko jūs te noraidiet. Ja, vienkārši viņi bija ieņēmuši savā galvā, ka Dievgals tikai var saņemt lielā piekdienā, un ja cits reizes, tad man jāiet ārā no baznīcas, jo tas nav. Un es domāju, cik bēdīgi, ka tu sev noraidi
Dieva žēlastība. Ja? Un man vienmēr sirds sāp, kad es domāju par tiem cilvēkiem, ja? tā un ka viņi nesaprot, ko viņi noraida. Ja? Tā, un gribās skriet viņam pakaļ un teikt, bet, ja, pietiekoši teicis un pietiekoši par to ir rakstīts. Ja? Tā. Es pierodu, ja tādu jocīgu troksmā aiz muguras Zeks ir izdomājis, ka viņam jāspēlējās ar mantu pašreiz. Ja? Tā ka, Jā, redzēt viņu dažreiz, jā. jā, viņš tas spēlējās ar savu kaut kādu. Mm. Bet tas ir tik žēl, ja, ka tu cilvēki nesaprot, ka viņi paši sevi notiesā, viņi paši sevi, viņi noraida Dieva žēlastību. Ja, un tas, ka Jēzus raudāja ārpus Jeruzalemes, cik reizes es gribēju jūs klucināt ap sevi, bet jūs negribējat. Ja, tā jūs noraidījat. Ja, tas ir bēdīgi. Tas ir ļoti bēdīgi. Ja, tā. Dēļ kaut kādu vienkārši tradīciju dēļ vai kaut kādu iedomu dēļ, kas jau bija maldīga, tas jau celts uz maldīgu pamatu, ja, un negrib saprast, ja, un tas, kur man jāsaka paldies Dievam par mācītāju Kraupu, kad es iesāku draudzē, ka mums bija svētais vakarēdienas tikai 4 reizes gadā, un kad es nosēdināju viņu, mēs izrunājamies, un es teicu, kāpēc tā, un tad viņš man mēģina izskaidrot, ka tas kā vienmēr ir darīts, un es viņam mēģināju izskaidrot, ka mūsu uzdevums ir pasniegt svēto vakarēdienu katru svētdienu, kur viens kristieši sanāk kopā, un viņš piekrīt, ja, un mēs sākam to darīt, un tā mēs esam turpinājuši visus tos gadus, ka viņš bija miera arī mācīties no mani, ja, tā, un es mācījos arī no viņu, un mums bija labas attiecības, bet tas bieži nenotiek, ja, tas bieži nenotiek tādā veidā, ja, tā, bet vienkārši, jā. Bet vai Latvijā tāda bija tikai 4 reizes? Jā, really? jā, daudzās vietās, un tas nāca no vāciešiem, jā, jo bija tāda, Luters teica, viņš iet pie Dieva daudzreiz dienā, ja viņam ir iespēja, viņš teica, ka mēs taču nevaram par daudz saņemt Dieva žēlastību, bet tā bija laiks pēc reformācijas, kad bija tāds uzskats, ka tas ir kaut kas tik svēts, ka man vajag gavēt, man vajag sagatavoties, man vajag visādas lietas darīt, jā, pirms es nāku saņemt Dieva Jēzus miesu un viņa asins, ja, un tas bija veids, kā Sātans to ievērt baznīcā, un tas kļuva par tādu tradīciju, ka tad tikai lielā piekdienā, ja, un ja būtu viena diena gadā, kad droši vien tu neiet būt lielā piekdienā, ja, in some ways, ja tu tā gribi to, bet tas bija, jā, un tas ir tāpat kā ar tērpiem, teiksim, ja ir strīdi par kurš talārs ir labāks, baltais vai melnais, un manuprāt, baltais, tas ir daudz vecāks, tas ir īstais baznīcas tērps, ja, melnais talārs tika pieņemts ap Lutera laika arī tā vienkārši, jo tas bija akademiskais tērps, ja, un tas uzsvars tad bija uz akademisku izglītību un tā tālāk, bet in the end it doesn't matter, ja, tas ir. Kalvina Lama grib kaut ko teikt. Jā. Es savā jaunībā pazinu cilvēku, kas noraidīja dievgaldu tādēļ, ka tas esot kanibālisms, kristiešu kanibālisms. Jā. Miesu un asins. Jā. Es arī esmu sastaps vienu cilvēku, jā, tā, un kas tieši tāpat domāja un nav izdevies to cilvēku arī pārliecināt, jā, ko tas nozīmē. Un, jā, ir žēl, bet tu redz, kā Sātans var aptumšot cilvēku prātu un atturēt tevi no žēlastības. Ja? Ja tev ir iespēja saņemt Dieva žēlastību un dzirdēt to brīnišķīgo vēstu, ka tavi grēki tev ir piedot, kāpēc tu to noraidīt? Ja tev ir iespēja tikt vaļā no tā, kā Pāvils teica, to labo, ko es gribu, es nedaru, to ļauno, ko es ienīstu, es daru, un ja tev ir iespēja nākt un saņemt un pārdzīvot atkal Dieva žēlastību, kāpēc tu to noraidīt? Ja, Tāpēc, ka cilvēks domā, ka viņš nav grēkojis, viņš nesaprot, kas ir grēks, viņš domā, es godīgi dzīvo, man nav jāiet. Well, exactly, un tas ir, kas ir atkal 1. Jāņa vēstulē rakstīts, un ne, ja mēs sakam, ka mums nav grēku, mēs maldinām paši sevi, un taisnība nav. Mūsos, jā. Bet ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisnīgs, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Bet tu redz, kā Sātans aptumšo cilvēku prātu, ja, un sirdi, ja, tā, un attur, un ieved par baznīcās to. Sorry? Marko, teici? No, es domāju, ka kāda bija telefona.
Ok, es tā. Smokas. Jā, Anna, sorry, es Jā. dzirdēju kaut ko, un es domāju, ka izklausījās tā kā tavu balsu. Es domāju, ka mēs atbraucam te uz Austrāliju, kad es nezināju, ka Latvijā tā bija. Es domāju, baznīca jau nebija tik regulāri, jo nebija speciāli. Mēs bijām otrā draudzē initially, right? So tur viņiem katru dienu, certainly katru nedēļu nebija, un katru mēnesi varbūt arī nebija. Un es domāju, ka tas pat Latvijā tā bija tā tradīcija. Wow. Jā, tas tie vecie mācītāji, kas, viņi nebija tik veci, ka viņi tie atbrauc, bet tie, kas Latvijā bija studējuši tajā laikā, jā, tie visi bija no tā viedokļa, no tādā veidā. Un tas uzsvars tajā laikā bija, ka dievkalpojuma centrs ir svētkruna, ja, kur būtībā dievkalpojuma centrs un tas visa liturģija, ja tu tā kārtīgi viņu apskaties, tas augstākais punkts ir svētais vakarēdienas. Ja, tas ir, kāpēc mēs sanākam kopā. Pirmie kristieši sanāca kopā. Jā, viņi lasīja Dievu vārdu, viņi pārunāja, noteikti sludināja un lūdzu, bet tas galvenais, kādēļ viņi sanāca kopā, bija, lai baudītu svēto vakarēdienu. Ja es teicu, to dariet, mani pieminiet, tad viņi sanāca kopā, lai viņi pieminētu. Ja, un tas viņam notika saistīts arī ar ēšanu, ja, tā ēšanas, jo tas ir kā arī, ja es iestādīju svēto vakarēdienu, bet tas bija tas iemesls sanāk kopā. Ja, bet lēnām tas mainījās. Ja, un vēl ir daudzas draudzes latviešu baznīcā, ko es zinu, es nezinu par Latvijā, bet ārpus Latvijas, kas vēl vien turās pie tā, ja viņam katru otro nedēļu ir, vai kaut kā tā, un es to vienkārši nesaprotu, jo es domāju, mums kā mācītājiem, ko es Kraupnim toreiz teicu, mūsu uzdevums ir pasniegt Dieva žēlastības līdzekļus, un ja viņš man toreiz teica, neviens nenāks, es teicu, es nākšu, ja tā, tu nāks, tad es par citiem mums nekad nav iztrūcis, ja, nekad nav bijis, ka neviens nenāk, ja, tā kā tas ir, bet bija jāmaina cilvēku domāšana, bet, Latvijā mēs tā nedarījām. Tā ir tāda muļķīga doma, vienmēr tā teikt. Ir daudz lietas, ko mēs nedarījām. Pirms 50 gadiem ir daudz lietas, ko mēs nedarījām, jo vienkārši nebija tā. Jā, tā nebija tā iespēja. Un lietas mainās. Bet lielākā daļa strīds notiek nevis aiz doktrīnas, bet aiz prakses, jā, tā. Un tas ir, bet mums ir jāizdzīvo savu ticību. Izrādās, es tikai fiksu, bet es domāju, cik tagad, kad mēs mācāmies visu šitās lietas un augam saprašanā, ir tik viegli redzēt visus tos taktikas, ko sātans pielieto. Un, teiksim, arī cilvēki, kas atnāk uz baznīcu, man ienāca prātā, kad sen atpakaļ, ka mums bija daudz vairāk cilvēki, dāmas, kas dežūrēja virtuvē, gāja ārā tad, kad teica, tagad būs dievgalds, tad viņas gāja ārā, jo viņas domāja, jātais kafija tagad un viss, ka tas bija svarīgāk. Tur baznīcā bija, bet nesaprata, kas ir, kāpēc viņi tur ir. Un tas man vienmēr ļoti... Jā, un tu redzēji to, ka viņi pagriež muguru. Es redzēju, jā, un tas man vienmēr bija ļoti, ļoti kaitinājuši un sāpīgi. Es domāju, ir labi, ka mums ir kafija, bet galā cilvēki vēl bišķiņ pagaidīt. Arī nav jābūt to momentu, ka viņi ienāk iekšā. Draudz, kur es uzaugu, es saku, labi, paldies Dievam, es uzaugu draudzē. Mums bija, es nedomāju, ka bija katrs svētdien, bet towards the end, man liekas, bija katrs svētdien, mums mainījās mācītājs, bet mums bija dievgalds. Un bija kafija pēc dievkalpojuma, bet vienmēr bija tur jau bija viss izlikts ārā pirms dievkalpojuma, un mēs iznācām ārā, un tad katrs uztaisīja savu kafiju, un it wasn't a big deal, jā, tā bija visi palika uz visu dievkalpojumu, jā, un kad bija pēdējā svētība un pēdējā dziesma nodziedāta, tad cilvēki gāja ārā, bet ir tā Marija un Marta, vai ne? Jā. Tas ir... Jā, kas tev ir svarīgāk, kas ir tava prioritāte, jā, tā, bet tas ir tāpēc, jo viņam daudz tie, kas dežurē, viņam nekāda īsta interesi nebija pie tā, viņi vienkārši... Nē, ir cilvēki, kas atnāk uz baznīcu satikties un iedzert nice cup of coffee un maizīt, un jā, man cilvēki kas to man teikuši, kāpēc viņi nāk, jā. Jā, bet paldies Dievam, ka viņi nāk, jo viņam ir šansi dzirdēt, jo Dievs saka, mans vārds, kas iziet no manas mutes, neatgriezīsies tukšā, tā kā aiz kādu iemeslu viņi ir atnākuši, tu nekad nezini, kurā mirklī
tas iesēžās, ja tā kā tas varbūt mēs neredzam to, bet kādreiz arī tas ir piedzīvots, kad, ja, ir pietiekot. Man patīk, ka viens mācītājs teica, domāju tieši par to, viņš teica, ja tu pietiekoši ilgi spēlējies krastmalā, eventuāli tu iekritīs upē, ja, tas ir, un tā tas ir, vismaz, ja viņi tur ir, viņam ir iespēja dzirdēt, un varbūt vienu dienu, ja, tā svētais gars The penny will drop. pārliecina viņus, ja, tā, bet ja viņi nemaz nedzird, ja viņam, tad ir vēl traģiskāk, ja, tā kā. Kaut gan es teicu, ka mēs nobeigsim 121. pantu, mēs tomēr nenobeidzam, ja, bet tas ir labi, tas mums nekāda steiga nav, ja, tā ir labi, ka mēs tā kārtīgi un sīki izējam cauri. Vēl kādi jautājumi, kaut kas, ko teikt, pirms mēs lūdzam? Es domāju, kad mums varbūt būs jāpagaida uz mūsu kafiju, kad es parasti izēju bišķiņā ātrāk ārā. Es domāju, ka Jā, bet tu jau nāc pie dievgalda. That's the point, ka cilvēki nenāc pie dievgalda. Arī cilvēki var bišķiņ pagaidīt, tas not a big deal. Jā, mēs tur sēžam, nevar mūs dabūt prom kādreiz. Jā, es domāju, ka mēs esam tāda maza grupiņa, kad mēs varam pagaidīt. Jā, mēs jau gaidām. Nav tā kā 100 cilvēki jau kaut ko. Jo arī pēdējā dziesma ir svarīga. Ja? Tā es domāju, ka tas ir viss tas dievkalpojums ir svarīgi. Svētdien tā labākā dziesma sūt savus laukos burvīgi tā dziesma. You shouldn't be missing out on anything. Ja? No. Tas ir ļoti svarīgi. Ja? Jauns likums. Jā. Dažreiz ir grūti. Jā, dažreiz ir, bet ir, mēģinām. Tāpēc Tēvs, paldies par šodien atkal, paldies par Tavu vārdu, paldies, Kungs, ka mēs varam tik atklāt un dziļi un nopietni pārunāt Tavu vārdu un redzēt, kā tas attiecas uz mūsu dzīvi un kā mēs to varam labāk izdzīvot un ka tas mūs uzrunā un, Kungs, ka Tu mūs mīl un paldies, ka mēs esam taisnot ticībā un paldies, ka Tavā žēlastībā un Tavā mīlestībā Tu mūs esi pieņēmis. Un, lai mēs to saprotam un lai tas, kas šodien ir runāts, lai tas kārtīgi dziļi iesakņojas mūsu sirdīs un ka mēs to saprotam un ka ne tikai vien mēs to saprotam, bet ka mēs to izdzīvojam. Un ka mēs dzīvojam dzīvi, kas Tevi godina, lai mūsu mutes valoda, mūsu sirds domas būtu tīkams Tavā priekšā un lai mūsu gaisma spīdētu spoži. Paldies, ka Tu mūs māci, Tu veido, Tu esi pacietīgs ar mums. Un paldies, ka pār visām lietām Tu mūs mīli. Un, Kungs, mēs visu nododam Tev un izlūdzamies Tavu svētību arī turpmāk. Atjauno mūsu spēkus un palīdz mums, Kungs, staigāt Tavā garā un dzīties pa priekšu pēc Tavas valstības, Tavas taisnības, zinādām, ka viss cits taps piemests. Un mēs aizlūdzam, Kungs, par tiem, kas vēl maldās, par tiem, kas neredz nekādu vajadzību, kas vēl nav saklausījuši aicinājumu sekot Tev, Kungs, atver viņa acis, un tiem, kas ir saistīti maldu mācībās, lai viņi atzīst patiesību, un patiesība dar viņus brīvus. Kungs, mēs visu nododam Tev, un mēs visu savus lūgšanas izsakam kopā lūgdami mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien. Un piedod mums parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Un Dieva miers, kas ir augstāks par mūsu cilvēku prātu un saprašanu, lai pasargā mūsu sirds un domas Kungā Jēzu Kristu mūžīgai dzīvībai. Āmen.